Nu tad sveiki animeforums.lv podkāstā numur 7 brīvajā podkāstā, kas ir atvērts visiem fóruma biedriem. Un arī ne tikai. Šodien mums tēma ir Zankyo no terora rezonanse. Iznācis anime seriāls pagājušo sezonu, ja es nemaldos, pagājušā sezona. Oriģināla darbs tāds, tas nozīmē, ka viņš vēl pie tam arī nav pēc neviena mangas vai kāda cita darba, tāpēc neviens nezināja pat skatoties viņu, kas tur notiks. Šodien mēs esam, cik mēs esam veseli 5 kopumā. Kas mums savācies? Tā mūsu galvenais administrators pats pa sevi 2-1. Sveiki. Un tad 2 mūsējie pastāvīgie lietotāji, Misters Banijs un Mirāža. Murmuru visiem. Jā, sveiki. Nu, un tad arī mūsu jaunpienācējs Anna 2. Labvakar. Nu, to mums te tāda jauna te Annes. Nu, tā, mēs šeit laikam parasti ir mazu ievadu sākam, tad... Kāds ir bijis tava anime vēsture, tādu tu vari pateikt? Es nezinu, gribu var detalizēt, gribu var pateikt vienkārši, cik tu ilgi skaties visu. Vidēji, man liekas, sanāk, es sāku skatīties ap kaut kādu 2008-2009 gadu. Cik tas sanāk, kad ir 7-6 gadi. Sāku tāpēc, ka draugi nebija. Bet, nu jā, tas arī pa lielam reiķinām. Pirmā anime bija Helsings, pēc tam sekoja Death Note, un pēc tam sekoja Kodama no Mocha, arī kaut kāda viena vecā. Nu jā, un tad arī aizgāja viss pārējās Code Geass un viss pārējās. Jep. Nu, tad ar ievadiem esam beiguši, tā viss notiekas. Tad lēnām jau arī jāpāriet pie mūsu lielās tēmas, tas ir seriāla. Nu, ko tad pilnīgi varētu? Kā, teiksim, openings patika? Man ļoti patika. Gan dziesma, gan vizuāli. Jā, man arī diezgan patika uzreiz tā. Pieķērās tā, kad kad pirmāreiz parādījām un tā, arī klausos tā openingu. Man no sākuma openings likās tāds diezgan neinteresants, neko neuzkrītošs, bet, kaut kā beigās tā iepatīkās laikam tas tāpēc, ka seriāls patīk, jo viņš tiešām atbilst tai atmosfērai, ko seriāls dod, bet, pirmajā sērijā saklausot viņu, man uzreiz likās, nekam nedarīs, bet beigās patika. Man gan iepatikās ar pirmo reizi. Arī vizuāli viņš ir šausmīgi skaists un piesaistošs, kas jau liek domāt un pamanīt detaļas, ko parasti, tāda tipa animēs neliek iekšā, kad ir kaut kādas simbolisms apslēpts un viss pārējais. Man gan bija tāds īsti vairāk uz Mirāžas puses, arī no sākuma paskatījos, ka kaut kas tāds jocīgs mazlietiņ. Nesakarīgs tāds, bet pēc tam aizķēr, viņš tiešām izrādījās beigās tāds ļoti seriāla garā visā, un tāpēc jau tā kā mazliet iedziļinājās tajā, jau uzreiz viņš palika baudāmāks tāds. Otro reizi skatoties seriālu, tajā vispār aizgāja no pirmās sērijas, ka tur var visu kaut ko redzēt, un viņš tiešām ir tāds, kā pārējais seriāls, tur viss ieturēts ir. Un tad mums sākas pati sērija ar visu šo te pirmo epizodi iebrukumu tajā... tas bija mums, kas tas bija? Laboratorija tā nebija, bet tas bija kaut kāds atomu enerģijas centrs, tas pārējais. Tas, nezinu, bezsakarīgi pirmajā sērijā, tas šķita kaut kā tas viss.
Jā, šī kaut kā. Nu, man tas atgādināja jebkuru, piemēram, to amerikāņu Hollywoods blockbusteri. Nu, tāds sākums diezgan atgādinošs, bet, diezgan sakarīgi varēja jau uzreiz saprast, ka kaut kas sāksies tūlīt, ka kaut kāds sprādziens būs, ka būs lielais badabum. To sākumu es jau tā uzskatīju baigi dīvaini, kad viņš nāca ongoingā, tad es biju noskatījies sākumu. Domāju, nekas pārāk īpašs tur nevarētu būt un atliku uz vēlāku. Tad tikai pirms kādas 2 nedēļas atpakaļ laikam noskatījos tikai. Nu jā, sākums man likās arī tāds bezcerīgs, jo es arī īpaši neskatījos ongoingā. Man liekas, kādas pirmās 3 sērijas palaidu garām un tad sāku skatīties, bet neteikt, ka nebija diezgan bezcerīgi. Tas grafiski jau liecināja, ka būs tas diezgan ieguldīts darbs. Tieši kas liecināja par to, ka viņš ir bezcerīgs? Kas tieši tev neiepatikās pirmajās 3 epizodēs? Nevis pirmais 3, bet pašajā pirmajā epizodē man neiepatikās, jo tā montāža pati nesaprotam. Pārāk daudz informācijas vienā sērijā bija. Es pat neteiktu, ka tur bija daudz informācijas, jau tieši otrādāk maz bija. Tur bija daudz informācijas, kura bija bezsakarīga un kopumā nedeva vispār nekādu informāciju. Nē, es neteiktu, ka bezsakarīga. Diezgan liela režisora kļūda tā bija. Nē, tu vienkārši vēl nebija iepazinies ar to animē, tāpēc tev šķita bezsakarīga. Bet, pēc tam tu vienkārši sekot līdzi, tas nešķiet bezsakarīgi, manuprāt, jo, nezinu, man šķiet vienkārši nebūs nekas īpašs no pirmās epizodes, bet, uz beigām var... Skaties, te atkal var salīdzināt ar man mīļāko Haruhi Suzumi, jo pirmā epizode no Haruhi Suzumi bija tā īsfilmiņa, ko viņi uzfilmē. Tas vispār ir bezsakarīgi, kas neliecināja vispār neko. Es skatījos, kā ieteica, kā vajag skatīties, nevis kā izlaida, bet es skatījos, tā kā grūti pateikt, kā būtu. Oi, šeit Haruhi Suzumi salīdzināt. Tas nopietnai šādi. Pēc scenārija uzbūves diezgan līdzīgi. Es neteiktu, ka viņiem ir kaut kāds sakarīgs kopīgs žanrā, bet scenārija tā uzbūve pati bija diezgan līdzīga. Nezinu. Bet bija tā, es pirmos epizodes skatoties, es nezinu, kaut kā radās sajūta, ka tas seriāls būs tumšāks, asiņaināks tāds, ka tur pirmie kadri mums tur bumbu, laupa, vēl nesko. Un arī man diezgan tas neiepatikās, tas klišē, ka no paša sākuma mēs jau uzzinām, ka mūsu galvenie varoņi ir teroristi, ka viņi ir necilvēki, ka viņi ir zvēri, ka viņi galinās visus cilvēkus uz pasaules. Un viņi kļūst par Japānas skolniekiem. Neviens jau neteica, ka viņi ir kļuvuši par teroristiem, un neviens neteica, ka viņi ir noslapkavojuši nopietnam, ka viņi ir briesmoņi. Nebija tāda... Viņi ir nozaguši atombumbu. Vispār mēs neredzējām. Bet viņi neredzēja, tur varēja sejas redzēt, tad, kad var apstādināt kadru, tur jau viss ir kārtībā. Jā, ja tu apstādini kadru, vēl pietuvini. Nē, bet viņi jau nenogalināja. Jā, tur jau tā lieta, viņi jau nav nekādi monstri, jo viņi vēl neko nav izdarījuši. Nē, mēs pēc tam uzzinām, ka viņi ir pret slepkavībām kopumā, bet no paša pirmā sākuma mums ir dota informācija, ka viņi ir teroristi. Man teroristi asociējas ar slepkavām. Nav svarīgi, kādas ideāls viņi aizstāv, viņi ir slepkavas. Jā. Mūsu slepkavas kļūst par Japānas skolniekiem. No paša sākuma tad veidojas tas sižets, viņš veidojas tā, ka tiešām būs tāds diezgan tumšs asiņains tas anime, ka tieši slepkavos viss, un tikai tā, ka notiek tas mūsu pirmais sprādziens, ka viņi tos mīkstās mantiņas saliek visu, tad mēs saprotam, ka tur tomēr kaut kas nav ar viņiem tīrs tā, vai tieši pretēji tīrs ir kaut kas. Viņi lauž stereotipus. Viņi lauž to stereotipu, ko tu saki, jā, ka no sākuma liekas, ka viņi būs monstri, kad viss viņi ir slepkavs, un viņi tajā pirmajā seriālā parāda to, kā mums liekas, kā būs, un ar nākamo epizodu un aizvien nākamo viņi parāda, ka tā nav,
kad mēs esam labāki, kad mēs domājam labāk. Viņi tev pirmajā epizodē nepateiks visu priekšā, neatklās visus noslēpums un neatklās jau kādu pagātni. Viņi tev vienkārši iepazīstina ar to, kā sabiedrība mūsdienās domā, un tas ir tā kā reāls atspoguļojums realitātē 21. gadsimtā. Es šaubu, es tev pilnībā piekrītu, bet es tev saku, ka tur ir klišē, ka viņi kļūst par Japānas skolniekiem. Tas man nepatīk. Tā ir tava lielākā problēma. Tad Jā, jo tas ir diezgan bezjēdzīgs moments, ka viņi kļūst par Japānas skolniekiem. Tas nestāsta pilnībā neko, un tas arī seriāla garāmā. Vispār viņi skolā paslēpa bumbu, tāpēc viņi bija skolā. Skolas skapītī ir iekšā. Varēja, bet viņiem vai leģenda bija, kāpēc viņi atrodas tajā pilsētā, kāpēc viņi tur ir. Nē, tas viss bija izdarīts tikai, lai iepazītu viņus ar to meiteni. Arī, protams, viņi tā iepazīstināja vienu varoni, kas no malas būtu. Viņiem arī sevi ir jāpadara pēc iespējas tā kā nevainīgiem, un es pieņemu, ka iespējams viens no tiem iemesliem, kāpēc viņi tajā skolā vēl pierģistrējās, bija vienkārši tas, lai dabūtu sev, vēl vienu alibi. Jā, man jau varbūt, lai parādītu, ka viņa cilvēcība tā kā neliela kaut kādus. Mēs visi esam skatījušies Death Note, un mēs zinām, ka Yagami Lightam tas nepalīdzēja. Kāpēc tu salīdzini pilnīgi citas animes? Es nesaprotu. Bet viņš izstāja, tā ka viņš beidza skolu, tad viņš sagāja īstajā sviestā, pirms tam vēl viņš turējās. Kā ir skolā gāja? Nē, tieši skola palīdzēja atklāt to, ka viņš varētu būt. Jo tur, labi, neiedziļināsimies Death Note. Labi, nevajag labāk. Jā, tad viņi mums, kas mums ir, tad noteikti tā visa lielās parākšana, mums parāda to jauno tad varoni. Kā viņu sauc? Līza. Jā, pareizi. Jā, bet diezgan arī tur ir interesants moments, ka viņa nav slepkavs. Un kas tad notika pie pirmā terakta? Viņš ir iedevis viņai bumbu rokās. Nē, viņi bija augstasinīgi, bija viņi to savu mērķi tomēr sasniegtu. Viņi negribēja nogalināt, bet būtu viņi nogalinājuši. Īstenībā tas viņi pēc tam tikai tā izdomāja. Viņi būtu viņu nogalinājuši, ja viņi atteiktos, tātad viņi kļūtu par slepkavu, un viņi ir gatavi to izdarīt. Bet mēs tagad vienkārši spekulējam ar to, kas nekad nav noticis. Bet tas būtu noticis, ticamāk. Jā, un arī patiesībā, ja Lights Yagami nebūtu bijis cits cilvēks, tad varbūt beigās vismaz vēl pusi. Es domāju, Death Note tev vairs nav. Es nesasaka galīgi līdzības Death Note. Nav. Kurš atceras, pie kā mēs tur palikām? Pie tā, ka notika, ka bija ievainoti, bet nebija nogalināti. Kaut ko par kājas noraušanu, laikam, teica pēdējo. Mēs noskaidrojām, ka viņi nav tas sliktākie puiši, jau parādīts ar sākumu, manuprāt. Es gan jums nepiekrītu, viņi tomēr bija tādi paļauni. Tā visa padarīšana ir slikta lieta. Es gaidu to brīdi, Mirāžu, ka tev iepatiksies tas seriāls. Viņš man iepatīkās no sākuma, teikšu godīgi. Es vienkārši saku, ka tur ir diezgan daudz kļūdas, kuras ir saistīts ar to, ka nebija mangas. Un to, ka tie puiši tomēr nebija jauki. Un es jau nesaku, ka man nepatīk, ka viņi bija slikti. Pagaidu, tu gribi teikt, ka tas ir mīnus, ka tur nav mangas? Var redzēt, ka scenārijs ir tāds patukšs. Tas tomēr ir seriāls, viņu jālēž ar televizorā pēc iespējams ātrāk, un tomēr laiks kaut kā spiež, tāpēc, bija dažas kļūdas. Es gan tieši pretēju, ka tur bija tieši pluss, ka tur nav tās mājas, ka tur bija, tieši seriālā tajā garumā viss salikts, izrēķināts, jo māga mums vienmēr kaut kas paliek pāri. Man no šī seriāla patīk tas, ka viņi nav nometuši beigas. Viņi ir taisījuši, kamēr nav uztaisījuši, un tikai tad laiž uz televizoru, tik cik ir. Bet lielākā daļa vienkārši uztais tur pa sēriju un laiž, kamēr ir reitingi.
šitie nebalsties uz reitingu, ja tie balsties uz to scenāriju, kas viņiem ir. Toties, tas scenārijs, es saku, bija ar kaļukiem. Es īsti neievēroju kaut ko tam līdzīgu tik ļoti. Kaut kā. Es nezinu, man drīzāk scenārijs tieši atgādināja, standarta seriālu kaut kādu. Jā, man patīk diezgan ļoti. Man varēja redzēt, ka īsti nebija tāds mangas, bet, man tas pat bija tāds pusiņš vairāk, tā kā es nezinu, ka tur var redzēt, ka pēc mangas taisīts un tam līdzīgi. Es nesaku, ka tas ir mīnus, ka tur nebija mangas, es vienkārši saku, ka bija kļūdas scenārijā. Pilns ar klišē, piemēram, sākot ar to, un beigās ar to, ka varēja redzēt, ka laiks bišķiņ spiež viņiem. Es neteiktu, viņi beidzās. Man tieši man šeit beigas tieši diezgan labi tā nobeidz, manuprāt. Jā, labi. Beigas bija labas, bet varēja redzēt, ka nebija izstrādāts līdz galam. Viņš bija uzrakstījis pilnībā normāli, bet tos caurumus scenārijā viņi nav aiztaisījuši. Viņiem pietrūka iespējams varbūt vēl kādas 2 epizodes laika ziņā, lai nosaktu tos caurumus. Nevis, varētu tā būt, ka arī dažas epizodes pietrūka, bet man liekas, ka vienkārši laiks viņiem spīsa. Bet tas ir tas laiks. Jā, un teica, ka rīt vajag izlaist uz televizora un visu. Un to, ko tad darīs? Viņiem vēl gadījumā nebija tā aizkavēšanās, ka viņi gribēja pielāgoties tai spekulācijai par 9.11. Nav nekas tāds dzirdēts, es tā kā neesmu sekojis jaunumiem par to seriālu, es jau, kā jau teicu, no 3. sērijas tikai sāku skatīties. Tur bija tā doma par to, kā viņi, no sākuma bija tas, ka viņi aizkavējās nezinām iemeslu dēļ, un pēc tam tas datums aizvien vairāk un vairāk pietuvojās, septembrim 11. jo to anime izlaid ap jūliju. Un sanāk, tur tās epizodu skaits, laikam tā bija pēdējā epizode, kas iznāca tajā datumā, dienu pirms dienu pēc. Ļauj minēt, to izteicās amerikāņi, vai ne? Kā lūdzu? To izteicās amerikāņi noteikti, vai ne? Ņemot vērā to, ka nosaukumā jau ir nosaukums terorisms, Jā, amerikāņi ar savu 9.11. Ir kā lielāks drāmas nebūtu bijušas. Bet jāsaka, pat ja tas bija netīšām, tad tie datumi tā kā ļoti, ļoti, ļoti smuki sakrita. Nezinu, tas tur galīgi garām, es nezinu, ko tur. Taču viņi vienmēr kaut kādu šito traģēdiju taisa visu, un terorismus, briesmas, terorismus iejaukts iekšā, kā tagad dzīvos, Nezinu, filma par terorismu, amīši kaut kādu. Amīši ir pilns filmā par teroristu, šeit īsti par to runa pārāk neviet. Tur sākās iesaistījās amerikāņi, tad, kad Five pienāca klāt, bet tas, man liekas, ir salīdzinoši. Cik amerikāņi strādā pret terorismu, un šeit ir vairāk nekā visās citās kopā ņemot pret terorismu. Tā kā, protams, ka viņi ir speciālisti visu labu terorismu. Bet tas jau, kāpēc tur amerikāņi ir, bet tas jau tā loģiski ir, un tā Japāni jau baigi sadarbojas ar amerikāņiem, viņiem ir tās saiknes, visas šitās te, bet jau nav nekāds brīnums, kāpēc viņas iesaistījās. Paskatoties vēsturē, kā ir tās saiknes. Tur jau tā lieta pēc otrā kāpēc viņi ieinteresējās, jo Japāna atomieročus klusīt viņām sāk izstrādāt. Jā. Tur jau pēc tam kamēr neuzspēldēja tas viss, tak šito kamēr tu nepagēji. Bet par to caurumu sižetisko es pat nezinu, ko jūs precīzi domājat. Tur vienīgais caurums bija pašās beigās, varbūt tā kā notika tas laika pārlēciens viņa tajā slimnīcā vai kas tas bija, kur tos sīčus turēja, satikās visi beigās. Tas jau bija vienīgais tāds, varbūt, neloģiskais, pēc tam no kurienes tie amerikāņi, kā viņi precīzi atrada viņus un detektīvus visus. Lai gan detektīvs, kā atrada viņus, tas nekas jocīgs nav, tad drīzāk no kurienes tie amerikāņi precīzi zināja un izdeduktēja, ka tur viņi būs. Bet tas jau vienīgais caurums, citu caurumu tur nebija, viss pārējais bija loģiski un pateikts. Ar tiem pašiem amerikāņiem jau bija viens caurums, ka tie puiši, kas viņiem bija 11 un 9, man liekas,
kā viņi tur pateica, viņi uzreiz uzzināja, ka tas ir Fives. Man nebija mazāko nojausmu, kā viņi to uzzināja. Nu, viņa vienīgā iespējamā, kas varēja palikt dzīvi un kas vienīgā varēja viņus izsekot tam līdzīgi. Nu, viņi domā, viņi ir tik inteliģenti, ka neviens cits viņus nevar īsti izsekot tik labi tā. Nē, nu, tur nebija izsekošana, tur vienkārši kāds pielika uz metro bumbu. Tie varēja būt tie paši amerikāņu FBI. Tie varēja būt tie paši FBI agenti, kuri to visu izdarītu. Viņi nebija pārliecināti īstenībā no paša sākuma. Viņi šitajā tikai tā saņēma īsziņas, tad viņi tiešām kļuva pārliecināti, ka tas bija pirms tam. Viņi vairāk tikai pieņēma, ka tas reāli būtu bijis. Bet mēs arī nezinām, kas viņam tajā visā slimnīcā bijis noticis starp tiem bērniem. Mums īsti to neparādīja, bet viņi bēga prom vēl nesko darīt, tāpēc pazīt. Viņi pazina to piekto. Visu stāstu par slimnīcu pastāstīt. Tev ir slimnīca, bet bērnu nāmu. Mums stāstu pastāstīja, bet mums nerādīja jau tur, kas notika. Mēs nezinām, kas tur precīzi notika starp tiem personāžiem, jo viņi viens otru pazina trietā. Mēs pat daudz redzējām tos atskatus, kā viņi kopā trietā bēga, bet kaut kas notika un tā piektā palika tomēr tur. Tāpēc ir pamats tomēr viņiem arī uzskatīt visu to, bija kaut kas tur varēja būt, bet aizstāvībā viņiem var teikt, ka viņi līdz īziņas saņemšanai tomēr nebija pilnībā pārliecināti. Mhm. Bet, kopumā tās es diezgan arī interesanti. Viņi tos izdomāja, tos stāstus ar Ezipu, ja es nemaldos. Edipu, jā. Es krieviski skatījos. Mitoloģija atkal aizgāja visu. Nezinu, tas tā kā klišē jau aiziet. No otras puses klasika. Nebija klišē. Tāda vēsture. Es tā vairs neredzēju nevienu anime, kur varoņi savā starpā kaut kā sazinātos caur grieķu mitoloģiju. Šeit drīzāk bija vienīgais tas, kas bija, ka reāli bija, tam jēga bija, tur bija tas, ka tajās mīklās viņas bija īstas mīklas, tā teikt. Nevis, ka vienkārši ir uzmaukts klāt kaut kādi notikumi un vārdi sižetam visu, bet šeit reāli apspēlēts ar to tā inteliģenti sanāk. Principā te bija uztaisīts tas, ko mēs visi gaidām no detektīva. Mēs varam paši jau no paša sākuma izdomāt. Diemžēl man nesanāca, bet tas bija iespējams. Tu vari izdomāt, ja tu zini to mitoloģiju, jo tur jau pie vienu to arī tēmu pārstāvīja. Kādam ir tā atskars fonā? 2-1 tur. Labi. Varēja to. Tas pats, kas man patīk no Sherlock Holmesa. Principā, ja tā paskatīties, tad diezgan loģiski un jau visas atbildes ir dotas, vai tikai kaut kā mācēt viņus salikt kopā. Un šajā seriālā tas bija tas pats, ka mums bija dots kaut kāda informācija ļoti daudz, un mums bija jāmāk viņu salikt. Piemēram, salīdzinot ar to pašu Gothic, tas bija diezgan neiespējams no visas informācijas, kas tur ir, salikt kaut ko kopā. Šeit jau tas bija iespējams, ja tu kaut kā lasi par to mitoloģiju, ja tu interesējies, tad tas bija tas, kas man patika. Edipa komplekss un Edipa viss stāsts apakšā un viss tā grieķu mitoloģija, viņi savā ziņā, viņu vēl pasniedz vidusskolā un tā tālāk, tāpēc tā informācija, ja tu zini to stāstu un es uzmanīgi klausījies tā kā stundās, tad zini, ka tā nav sarežģīta, tā mīkla pati par sevi. Ja tu zini apakšā to stāstu un tu viņu kaut kur esi dzirdējis, es, piemēram, biju dzirdējusi. Man uzreiz bija tāds, es zinu, kā tas notiek. Es atkal nebiju dzirdējis, tā kā man tas bija kaut kas tāds jauns. Mīklu es esmu dzirdējis, bet, gribu iepietēt Edipu kompleksu, tas bija saistīts ar Freidu. Bet tas ir balstīts uz viņu un par to, kā viņš kļuva akls un par to, kā viņš... Jā, tas ir balstīts uz viņu, bet tas ir arī saistīts ar bērniem. Labāk nepieminēt. Labāk nepieminēt, tiešām labāk nepieminēt. Freidu labāk nepieminēt, viņš ir tāds divdomīgs čalīts. Tad mums vajadzētu taisīt vēl atsevišķu sarunu un ieslīgt, nezinu, man liekas, beigās tas beigtos ar kautiņiem. Otru podcastu 18+ versiju.
Jā, atradīsies. Nu tā, bet lai gan, mīkli jau, protams, viss dzirdēts, bet jau tas, ka tur paņēma un izvilku vēl vienu atbildi, tas, skatoties, kur tu dzirdējis es un ar to stāstu. Vai es tagad neatceros precīzi, kā man bija, kuru es variantu biju lasījis. Viņi paņēma un šeit hops. To mīklu es atminēju uzreiz, bet es tā kā īsti nesapratu, kā viņi iepīt iekšā tajā atbildē. Tajā mīklas atminēšana un tajā uzdevumā, ko viņi ir devuši, jo tas arī Kāpēc viņš ir detektīvs, nu? Nu jā. Ziniet, kas likās? Likās? Likās klišejiski, es izmantoju šo vārdu klišejiski likās tad, kad viņam detektīvam palīdzēja viņa draugs netīšām atkost to mīklas kaut kādu pavedienu caur kaut kādu spēlīti. Lūk, tas man likās riktīgi klišejiski, ka netīšām mēs to uzzinām. Nu jā, tas jau tā diezgan, protams, loģiski. Vienam tādam no malas vajag tādu, kā viņš tādu atgādināt. Bet tas, kā viņi to pasniedza, nebija pārāk labi. Nu, nezinu, bet... Tā kā nevis klišejas pateiktu, bet vairāk tas scenārija atkal caurums, ka viņi vairs nezināja, ko viņam palīdzēt, kā viņi uztaisīja to detektīvu. Viņi vienkārši iebāza tādu random situāciju. Ak, jā, varētu būt tā. Jā, un tas cilvēks kārtējo reizi ir kaut kāds apaļīgs pamuļķis, kuram ļoti garšo saldumi. Jā, galvenais pamuļķis, jā. Nu, kāpēc šis pieticīgais resnītis tāds tur? Strādā arhīvā. Nu, jā, bet arhīvā tur taču vajadzēja parādīt. Viņš nesta arhīvs, tas nav priekš detektīviem vieta īsti. Tur atkal, starp citu, ar to arhīvu parādās tas klišē, ka pastāv slikta valdība, ka viņš izdomā kaut ko pret viņu, tur, es neatceros, jā, viņš to kaut kādu deputātu bija apvainojis tajā pašā izveidošanā, tajā slimnīcas izveidošanā, un viņu aizsūt strādāt uz arhīvu. Tās klišē, ka visur ir negodīgi. Nu, es jau neteiktu, ka tur kāds šausminājās par to negodību, un tas tā parasta lieta, tur drīzāk parādīja to, ka cik viņš tas krūts detektīvs ir, un ka viņš cīnās līdz pēdējiem par to savu taisnību savēju, un tā, nu, ka tas stāsts, viss, kas to detektīvu padarīja pa īpaši, nevis vienkārši kaut kāds birojā detektīvs parastais kaut ko sāk meklēt, bet, protams, vajag varoni veidot kaut kāds, viņu vajag īpaši. Šeit bija tāds īpašs, ka viņš bija ļoti talantīgs un tāds, un tad nezināja īsti, kad apstāties, un, nu, bīdīja līdz galam visu to savu izmeklēšanu un pārējo šeit. Nu, un tāpēc arī viņš šeit vispār ierakstījās sižetā, varēja atrast tos mūsu puišos, jo viņš gāja līdz pēdējiem, kāpa pāri visiem tiem ierobežojumiem savām priekšniecībām. Tādēļ citādāk viņš jau nebūtu ticis līdz galam. Nu, jā, viņš pilnībā pildīja savu funkciju un uzvedās kā detektīvs. Pat kad viņš uzzināja, ka tie bērni, tie puiši, ka viņi aizstāv savu patiesību, ka viņi ir diezgan tādi labi, bet viņi bija likuma pārkāpēji. Viņš tāds kā detektīvs arī gribēja viņus apcietināt, bet arī palīdzēt viņam uzvarēt tos amerikāņus. Vai jums tā cīņa neatgādināja to L pret Kira cīņu? Nepārāk, prātu cīņa tā kā viss mačs detektīvi jau vien atgādināja. Detektīvos vienmēr. Tajā pašā Sherlock Holmesā, Mr. Holmes pret Moriarty, viņi arī cīnās ar saviem prātiem. Kaut gan, es neteiktu, ka šeit būtu tā cīņa L pret Kira. Jā, tur deva vairāk kaut kādus savādākus. Tur nedeva hintus tā kā speciāli, lai dabūtu tiktu tā policija līdz tai skaidrībai. Tad viņi deva vairāk tā kā, lai tiktu līdzi tā policija. Viņi meklēja to detektīvu, kurš zināja, speciāli taisīja mīklas, lai tas detektīvs atklāt tās mīklas. Bet tur Elpe, tas Kira bija tas, ka vienkārši viņš mēģināja izvairīties tieši. Nē, līdzība bija, protams, bet ja salīdzināt bet tāda vispārīga ļoti. Bērnu cīņu ar cīņu L un Kira, tad L un Kira ir bez konkurences vienkārši. Un vēl darbība notika vienā un tajā pašā Tokijas reģionā. Tas ir centrā.
Kurš būtu, laukos kaut kur nebūtu tomēr tik efektīvi, ka tos debesis skrāpjus spridzina. Es protams, Tokijā, un tur ir knapi 10 debesis krāsnes. Jā, bet kas seriālam bija? Es tagad domāju par to meiteni, mūsu Līzu, kas tur bija tādi visai nepārāk ticami lecieni no daudz kurienes. Visas seriāla garumā, kur tieši tā Līza viņa nodarbojas to, ka viņa lec no augstām vietām. Pirmais leciens, jā, šeit tāds neīsti. Bet kāds otrais, ka viņa no lidmašīnas lec ārā kustīgs, tas arī bija tāds nepārāk. Arī, jā. Seriāls pilnībā nav nekādas saistības ar realitāti, teikšu godīgi. Es neteiktu, ka pilnīgi jūtās tūs realitātei. Kā bija kāds sāksim ar to, ka tur, kur viņi būvēja tās bumbas, tur bija parādīts tās schēmiņas. Un es zinu, ka tā vieta, kur ir tās schēmiņas, tur bez respirātora staigāt vienkārši nevar, jo pilns ar ķimikāliem. Nē, jā, atkal tur speciālists un tā, es kā neko nezinu, ok, kaut kā es vēl bumbu, ok, es vēl neko nezinu. Man šķiet diezgan reāli. Scenārija kļūda. Tas ir, protams, atkarīgs no skatītāja, kas ir tam līdzīgi, tas ir, protams. Vispār, ko jūs kopumā domājat par Līzes tēlu un viņas ietekmi? Īsti neko nedēļ stāstam, manuprāt. Man likās, ka viņi ir vienkārši priekš kaut kādas fanservisa. Es neteiktu fanservisa, manuprāt, viņi bija vairāk tā kā, lai būtu kāda meiteņu varone vai kas tam līdzīgs. Kaut kas tam līdzīgs. Jā, man liekas, ka viņam arī ir tas feministu kustība, ka seriālai jābūt sievietēm vai seriāli nelaidīs televizorā. Es nezinu par to, bet man šeit bija, ka vajag izmest kādu sieviešu vēl. Diezgan bezjēdzīgs tēls viņa bija. Kāpēc? Varbūt pati pa sevīm, viņa bija tāda bezjēdzīga tukša un tāda, viņa ietekmēja to pārējos. Viņa tieši tīpaši puišus divus mūsies, 9 un 12. Viņus pat cilvēkiem padarīja. Tas bija tas cilvēciskais elements, viens no stiprākajiem, kas tur bija seriālā. Jā, viņiem bija atmiņas un viss pārējais, bet pirms viņas ierašanās viņi bija tādi diezgan robotiski un pildīja to savu misiju visu. Tā, ka viņa parādījās, tā bija viņu vājība, ka viņi pēkšņi izdarīja kaut ko tādu nepārāk gudru un loģisku, un ka paņēma kompānijā sev to meiteni. Es scenāristu vietā būtu kā izdarījis, piemēram, paņēmis to paņēmienu no Evangeliona, kad tas puika... Nespoilero! Es atbēs. Labi, tad es no animex.com LVTP paņēmienu, kad kaut kāds varonis pēkšņi sāk iekrist savās pārdomās, nevis viņam kāds pasaka atbildi priekšā, jo... Es atceros to momentu, kad viņš bija nodevis savu brāli, tas 9 bija nodevis savu brāli un tā kā pateicis, kur ir bumba, ko viņi bija skolā. Un tad tā meitene viņam pateica, ka ej un palīdz viņam, viņš tevi gaida. Ka, principā, viņš arī varēja to izdarīt bez meitenes, pats iekritot monologos un izdomājot to pats. Jā, varēja viņi, protams, bet tad atkal te būtu lielā pretenzija, ka tie varoņi visi seriāla gaitā tur dramatiski skatās tālumā un domā mums šitos te vīzijas rāda viņu. Visu laiku atrodās uz balkonu un skatās tālumu. Jā, viena bilde. Bet, tik un tā Līza, tas varons, viņš ir diezgan bezjēdzīgs pats par sevi. Mums parādīja parasto tīni, tā kā arī viņa ļoti, viņa tieši vajag uz viņu skatīties kopā ar tiem pārējiem varoņiem. Viņa nav domāta pati par sevīm tāda stipra, lai būtu. Viņa tieši ar viņiem, jo viņi arī parāda, viņa nemākulīgi un tāda visi. Mums rāda tos divus čalīšus, kas tur bumbas taisa, lauž vaļā, viss tur vēl nesko dara. Mans skatījums par to Līzu ir tāds, ka tie puiši iestājās skolā, lai atrastu Līzu, un viņa atrod Līzu, lai tikai kaut kā pierādītu to faktu, ka viņi ir iestājušies skolā.
Nu, bet ar skolu viņi vēl pie tam ar skolas ekskursiju dodas uz tiem torņiem. Tāpēc, nu, tur ir loģika, tomēr zem tās skolas. Mēs, protams, nezinām, cik viņi daudz zināja no tā visa, bet ja viņi zināja tā, tad viņiem tāds lielais alibi, viņi gan atrod, kur bumbu paslēpt, gan arī dodas uz pirmo torni, tā, lai neviens nepadomātu pa viņiem kopā vēl ar baru skolnieku, tāpēc tur viss kārtībā. No sākuma tas jau nav nekāds noslēpums, ka iespējams viņi tika izmantot, nu, vienkārši tāpēc, kad vajadzēja, bet vienkārši pēc tam jau rodās tas character developments, kur viņi savā starpā iepazīstās, satuvinās un kur beigās, nu, notiek romantiskie vaibi un mīlestību un tā tālāk, un vienkārši tad, kad viņi nostāda blakus, viņi ir pilnīgi emocionāli sieviete, viņa vienkārši cilvēks. Tad, kad tu paņem atsevišķi kādu no viņiem diviem, tad viņiem trūks tas cilvēciskums, un tad, kad tu viņus saliec kopā, tu redzi vienkārši to kontrastu un kā viņš izmainās ar katru nākamo epizodu, un kad tu, piemēram, pieliksi Līzu klāt pirmajā epizodē un pēc tam izņems viņu un pieliks 12. Tu taču redzēsi atšķirību, ka tomēr ir izmaiņas viņu tā kā tajā cilvēcīgumā. Nu, es tik sapratu runā par varoņu attīstību. Jā, tāda bija. Un, nu, daļai pateicoties Līzai, protams. Bet, nu, es saku, ka es saprotu labi, ka principā Līzu varēja aizstāt ar iekšējiem monologiem. Varēja, bet vai mēs gribējām to redzēt, tas ir cits tomēr jautājums. Es vienkārši personīgi saku, ka es gribētu. Man Līza likās bezjēdzīga. Es gan esmu labāk pie Līzas. Man labāk Līza. Es arī pie tiešām, es labāk citu čarakteru redzēju, ka viņi sēž un domā kaut ko. Labi, mēs tagad varam, protams, nobalsot, bet tas neizmainīs seriālu. Man labāk patīk izskaidrot. Vai drīzāk tu vienkārši esi šitajā mazākumā? Nu, labi, jūs uzvarējāt. Nē, bet es nemainu savu viedokli, tas pilnībā neko nemainu. Man čarakters atkal pats nepatīk, bet es labāk izvēlētos to čarakteru, kurš man nepatīk, nevis kaut kādus monologus, kurus stāsta vienkārši katru sēriju, teiksim, vai tam līdzīgi. Tikai monologi savā galvā. Es labāk čarakteru kaut kādu, kurš man nepatīk, izvēlētos. Es gan neteiktu, ka man nepatika viņa, bet viņa tieši to... Kā viņa bija citādāk nekā visi pārējie varoņi. Man tieši tas patika, viņi bija savādāk, viņi bija pretstats visiem pārējiem. Mums ir krūtie detektīvi, tad mums ir krūtie tīņi šitie, kas ir uz narkotikām sēdināti un tur smadzenes, viņiem ir kādas viss pārējais tāds. Citādāk mums nebūtu nekā tāda, būtu kaut kādi... krūtaki izmeklētāji pret krūtakiem teroristiem. Nu, kur ta būtu tas mums? Pavisam citādāks seriāls būtu. Tā interesantā vieta, kur viņi nāk no nelīdzsvarotas ģimenes, kur tēvs viņu ir pamets un māte ir garīgi slima, un viņai ir nepārtraukta uz veiktiem nerviem. Nu, viņa vismaz nav tā krūtā meitene, jo tad viņa ir citādāka. Nedaudz pavisam citādāk. Arī labi. Tas arī tas viens no tiem iemesliem tomēr, kāpēc viņu paņēma, viņa bija līdzinājās tomēr. Jā, un tad bija arī tās interesants terakts tajā policistu nodaļā. Tur arī man likās tāds diezgan pavaišs scenārijs, jo atkal tie ir dzīvais liecinieks no Japānas. Japānas policisti ir visuzmanīgākie cilvēki pasaulē, teikšu godīgi. Un tur vienkārši viņš iziet cauri un noliek bumbu. Nu, likās dīvaini man. Neteikt, ka tas bija tāds lielais kaut kāds caurums, nu, to varēja arī izskaidrot ar kaut kādiem pārtraukumiem vai kaut ko. Nu, bet neloģiski diezgan, bet, tāds arī interesants terakts bija. Tāds paziņojums tālāk, lai sāktos kaut kāda kustība. Nē, es skatījos arī bija tāda, bija šī dīvaini, ka tā vienkārši varēja kaut kā tikt iekšā, bet, vien jau kaut ko tur noteikti. Pie tam dīvaini, ka kameras nepiefiksēja viņu seju, kaut arī viņam bija tas kepons, bet, diezgan neiespējami tā paslēpties no kamerām. Bet viņam jau tā plus mīnus paslēpēs, viņa jau pa viņu uzzināja to, ka tiešām viņš tur
jauns ir un tāds. Tur drīzāk par to terora aktu bija nevis pārsteidzošais tas, kā viņš tika iekšā. Tur bija tas, ka tur neviens necietīja. Tomēr viņš tādā ļoti atdzīvotā vietā nolika to visu bumbu, un cilvēki tur mierīgi bija. Daudz īstenībā. Pat garām ejot, man šeit varētu būt kaut kas smagāks uzkrits uz galvas. Jā, un šeit, bet, lai gan tur īsti neteica, ka atkal būtu bez cietušiem visi. Tas vairāk bija tajā nākošie, tas laikam uz pa vilcienu, ka tur jau aizgāja tas, kad bija cietušie. Bet tie vairs nebija viņi. Jā, tie vairs nebija viņi. Pie tam tur viņš pats arī bija glābis cilvēkus. Viņš bija gājis un riskējis ar savu dzīvību un glābis. Bumba jau bija viņa. Nu, bija, bet... Tas nebija viņu nolūks. Tas nebija viņu plāns. No. Saprot, tas var būt mans nazis no mana kabata, bet tas nebija mans plāns aiziet un kādu nogriezt. Kāju. Kā? Jā. Bet, varbūt arī par kaut ko labu. Es jau saku, ka labs ir tas, ka viņi tur parāda savu kaut kādu otru pusi, kur viņi riskē ar savu dzīvību citu cilvēku dēļ, nevis aizstāv tikai savas intereses, kā parādīt visai sabiedrībai patiesību par sevi, par savu bērnības traumām. Bet vai tas nebija daļai tāpēc, ka ja notika kaut kas slikts, pēc tam visa atbildība būtu uz viņiem? Atbildība jau tāpat būtu. Labi, bet viņš pats personīgi aizgāja un riskē ar savu dzīvību, tas jau ir kaut kas cits. Bet tad mēs pilnīgi galīgi ieraudzījām to, ka viņu plāns ir īsti nav iesaistīts, tā teikt, miermīlīgo tautu tajā visā. Jā, trešo partiju, jā. Jā, garām gājējis visu. Un uz to jau arī viņus sāka paņemt, ka viņi tikai no sākuma izskaties, ka mums arī to parādīja, ka jau no pirmās sērijas mums jau likās, ka pilnīgi viņi ir tādi teroristi. Visi pēc tam tad lēnītiem mums rāda, ka tomēr viņi tādi ir labdabīgi noskaņot tādi. Viņu mērķis nav tomēr galināt nost cilvēkus tādus. Bet tā piektā viņa tieši par to arī zināja un uz tā viņus arī uzķēra uz āķi. Tas jau bija tas viss moments. Un te man iepatīkās tas detektīvs, ka viņš uzreiz atkoda to, ka iepriekšējos terora aktos nebija slepkavības un pēkšņi kaut kādas tur upuri parādās. Un tad viņš padomāja, ka tie nevarētu būt viņi, jo tur pirmkārt aizsūtās tās īziņas kaut kādas un tad beigās parādās kaut kāda līķi, ka kaut kas nav kārtībā. Un tad tas detektīvs parāda savu tādu nopietnību, interesantu cilvēku parāda. Viņš tieši to savu neusticību parāda tam visam augšgalam un tam sāks pašdarbība. Viņš parāda to, ka viņš ir interesants, ka viņš tomēr varbūt arī kaut ko mums interesantu pateiks. Jā, tad mēs jau galīgi redzam, ka viņš ir galvenais detektīvs seriālā. Nevis, ka tie paši detektīvi no Death Note, kuri pat nevarēja paskatīties laiku, kad notiek slepkavības. Kā Death Note atkal. Labi, viņi abi nopietnie seriāli, bet šis cits tomēr mazliet. Death Note tās izmeklēšanas arī bija tādas parodija vairāk. Mēs nevaram novērtēt, ja mēs nesalīdzinām. Protams, ja mēs salīdzinām, ja mēs vērtējam detektīvu, tad mums jāsalīdzina ar citiem detektīviem. Tas ir kaut kāds savādāka nedaudz veida. Jo tur jau arī vēl ir supernatural elementi. Jā, es gribēju teikt supernatural, tieši tāds visām tam līdzīgi var izdomāt. Šeit jau ļoti realitātei ir, tas notiek viss. Īstenībā pilnīgi nekāda fantasy šeit pa lielam nav. Protams, tur kaut kādas lietiņas tādas, kas tur realitātē tā nestrādātu, nebūtu tik vienkārši vēl, kas labi jāpamazam, bet citādāk viņi pieturas tam. Visam nekādas fantastikas tādas vismaz tīrās un acīm redzamās šeit seriālā nebija tur. Jā, ja vien tu neesi spečuks un spēj, saprast tās bumbas un visas pārējās lietas. Jā. Pa piekto, man piektās īstenībā kā varonis piektā, kas ar viņu bija, viņa parādas mums, viņa kaut kādu to savu mērķi, dzenas pēc sava mērķa.
Beigās mēs atklājam, ka viņai īsti mērķi nekāda nebija. Viņa beigās pašnāvības sataisīja, tas man bija tāds neizprāta. Viņa mīlēja naidu. Jā, viņa bija apsēsta. Viņai mērķis bija iracionāls, jo viņai vienkārši gribējās viņu, kā teikt, pārspēt. Un vienkārši tas viss beigās aizgāja līdz tai apsēstībai, kad viņa uzvarēja to vienu reizi, un tas bija arī viņas mērķis, viņa to izpildīja, un viņai vairs nebija, iemesli dzīvot tālāk. Bet viņa arī zināja, ka viņa drīz arī mirs, tas arī bija tas viens tāds. Jā, bet vajag tā kā aiziet ar kaut kādu stiliņu, ne? Protams. Bet tā Five viņa diezgan stilistiski interesanti izpildīta. Man viņa atgādināja nedaudz Ziedoni, bet tie mati, tas diezgan tāds neparasti izskatījās. Un kā jums akcents? Es oriģināli neskatījos, bet droši vien, ka kaut kas interesants. Jā, vienmēr tas japāniskais. Kā jau parasti, ka šitie Japāņi mēģina atdarināt amerikāņus. Vienmēr šķiet tev baigi dīvaini tos atdzirdēt. Es nezinu, vai tiešām bija dīvaini pārmaiņas pēc dzirdēt, vai vienkārši lēti bija, jo man nepārāk gāja pie sirds tie visi angļu teiktais. Nē, man patīk, ka viņi vismaz mēģināja, ka uz realistisko, ka amerikāniski tam līdzīgi, tas ir tā. Bet, šķiet nedaudz dīvaini, kā runā. Gribēja kā labāk, bet, nesanāca. Jā, būtu tā valoda vairāk, tas izklausītos, labāk, tad jā, būtu labāk. Bija. Tas jau nekas jauns, tāds nav izslēga, ir. To tad tā gar ausīm jālaiž, nekas cits īsti neatliek. Jā, bet kad anime tomēr pretendē būt viena no sezonas tomēr, labākajām animēm, tad ir kā ir. Nē, viņa nepretendēja, jo principā sižets un visas sērijas viņas jau bija gatavs un laida tā kā ir bez tēmēšanas uz reitingu. Bet viņai bija hypes, viņai bija nenormāls hypes. Protams, jo šis seriāls bez mangas, tas jau ir kaut kas tāds skaļš diezgan. Jā, bet animācija jau arī bija. Mūsdienās vēl ir? Retam taisa, bet tā ir, protams, lielāko daļu viņi tā skatās uz mangas reitingu un tad taisa to seriālu. Vai kaut kāda cita oriģinālā materiāla. Tas jau ir, visas štādi animācijas Japāņu industrija tā strādā, ka viņi balstās uz kaut kādiem oriģinālu materiāliem. Jā, kaut ko uztaisīs. Principā viņi visu laiku lielākoties, viņi taisa filmas pēc oriģināla sižeta. Un tas pašas ir laikam Makoto Shinkai un Ghibli filmas Miyazaki. Jā. Seriāliem lieliem kaut kādiem tādiem viņi neriskē, neņem neko tādu. Tāpēc šis bija tas īpašais gadījums. Seriāls tas jau ir tās izskādas darbība, jo to jālaiž televizorā, un tur jau parādās tie reitingi. Jā. Filmu tu palaid kinoteātrī, viņš tā pārsreiz noskatās tur kāds, un tad tikai pēc tam tev ir diezgan daudz laika, lai viņi atšiflētu līdz DVD diskam. Bet seriālu, viņš tāds atbildīgs ir, tur atbildīgāk vajadzētu pieiet. Jā, neviens riskēt jau negribēja par to visu tā. Bet tas piesaistīja visu uzmanību, viss bija tāds interesants, haipīgs seriāls, tur spriedze. Lai gan es nezinu, man tas par nodevību bija mazliet, tas, ka tas 12. nodeva mums to 9. ka tas kaut kā, nezinu, šķita, ka varbūt tas... Baigi vienkārši izdarīja. Ka tas pārāk daudz nedomāja. Nē, viņš nedomāja. Viņam arī nebija iespējas. Viņam bija jāizdzīvo vai neizdzīvošana. Viņš nevis riskēja ar kādas meitenes dzīvi, ne jau tāpēc, bet es domāju, ka viņam vajadzēja vienkārši pašam izdzīvot. Bet tik principā tā bija nodeva. vienīgā un pareizā atbilde tajā brīdī, kad viņš piekrita pateikt, kur ir bumba, kaut kad viņš arī varēja samelot. Bet, būtu vēl sliktāk. Principā diezgan labi viss beidzās priekš tā, kas notika. Pie tam tas 9. viņš pats pēc tam aizgāja.
nekas nenotika ar to bumbu, viņa aizskrēja. Viņš bija diezgan labi. Jā, vienkārši tas ir vēl viens pierādījums. Tas ir tā, ka viņi iet jau uz to cilvēcisko pusi un kad viņi vairs nedomā tikai par sevi, bet arī par to 2., 3. un 4. cilvēku. Nodevība, jā, tur ir kā ir slīdeni, šausmīgi slīdeni un grūti pat teikt, ko mēs tajā situācijā paši varētu darīt. Tas ir drausmīgi atkarīgs no personības un katra cilvēka. Tā kā ir grūti, tiešām grūti pateikt. Tur jau tas, ka viņi riktīgi to pārdzīvoja, visu tas 12. par to savu nodevību, kad, nebija jau tā, ka pēc idejas viņam, nevajadzētu tur iet uz to tur karuseli, bet, viņš bija aizgājis, viņam bija cerības, ka viņš to tur izglābs, to meiteni, bet, es neuzskatu, ka tā bija nodevība, tā bija vienkārši pareiza izvēle. Viņi kaut kā piekrāpa to faivu tādā veidā. Beigās tas viņiem labi izdevīgi sanāca, lai gan tā piekrāpšana nebija tāda pārāk apzinātā. Bet atguvās tas 12. Viņa nebija beigās. Apzināta, bet tad netipiski priekš seriālu viss nogāja diezgan labi. Nebija nekāda tur incidenta. Bet, tas diezgan arī interesants tas moments ar to lidmašīnu lidostu. Tur parādās pilnībā neiespējams, kas vien var būt priekš 2014. 2015. Priekš mūsu laikiem. Ka lidmašīna tiek kontrolēta no dispečera istabas un ka tur var būt ieslēgts cilvēks un ka viņi tur braukā pa to lidostu un neviens to nepamana. Kurš zina, kāpēc, kas tur tik nereālistisks bija. Labi, pa autopilotiem es nezinu, bet tādu, bet atnāca viņi pārņēma, viņi kontroli pār visu lidostu, kāpēc nē? Nē, lidmašīnām, ja viņas brauc ar autopilotu, tad uz tā celiņa ielidošanas, uzlidošanas, viņiem ir uzzīmēts tās līnijas, un tikai pa tiem līnijām autopilots var braukāt. Tas tā kā ielikts programmā, bet viņš bija braucis uz galveno ieeju. Bet nevar mainīt to gala mērķi? Nē, nevar. Pa zemi nevar. Mēs nezinām, kas tāda pa līdmašīnu bija, tāpēc tur jāskatās. Kaut kāda programma viņa uzmest fiksi, gan jau, ka varētu. To jau gaidīja notiek. Principā tas ir vienkārši neiespējams uzdevums braukāt ar līdmašīnu autopilotā. Kurš zina, tā varbūt kas tā pa lidmašīnu bija, kāpēc lidmašīna nevarētu būt autopilots? Tas nav atkarīgs no tā, kāda lidmašīna tas ir, tas vienkārši ir iespējams pats par sevi šobrīd, uz šo pašu brīdi. Kā, nelidināties visu patālināt jau var? Bezpilota droni jau ir? Pašas mašīnas, kuru braukā pati tevi, bet viņi parāda lidmašīnu, kuru braukā. Bet viņa jau vada, attālināti vada, ne jau viņa pati braukā. Tā nav radiomašīnīte, kur var tā vadīt. Bet vada lidmašīnas. Vadīt jau var, vadīt jau var. Nevar. Var, ir viss sistēmas var, bet, tu jau grūti pateikt, vai tas ir tiek pielietots un tam līdzīgi, bet, tas ir viss. Man vienkārši tas speciāli tā ieinteresē, un es aizgāju papētīt, ka pagaidām tāds iespējas nav. Scenāristi ir kaut ko saputrojuši. Iespējas ir, bet vai to izmanto? Tur jau tas jautājums ir. Tur jau var uztaisīt, ka tu vari kontrolēt no kaut kur citāds. Protams, ka ir iespējams. To jau sen dara. Nevar. Tu arī mašīnu vari kontrolēt, uztaisīt tā, ka tu vari no pulsa arī kontrolēt, apsties mikros. Šeit vienīgais jautājums ir tas, vai tas ir realistiski, ka tādā pasažieru lidmašīnā kaut kas tam līdzīgs būtu. Jā, tas ir vienīgais jautājums. Bet citādāk... Es zinu, ka ir tās PPLA lidmašīnas armīniekiem, bet pirmkārt viņas ir mazākas, otrkārt viņas tiek jau gaisā palaistas uz to pulti. Tā viņas tiek kaut kā katapultētas. Bet tas tāpēc, ka viņas maziņas, viņas tā vieglāk dabūt gaisā. Citādāk lielo lidmašīnu tu arī vari attālināt, vadīt visu. Tagad jūs tagad strīdēsieties par lidmašīnām, visu atlikušo? Tas tāds... Protams, ko tu cits šādiem darīt? Kā jums... Tas tā kā arī tāds terakts bija izdomāts nepareizi no Five puses.
pārāk skaļš un... Jā, tas ir pārsteidzoši, ka viņai tik daudz autoritātes vispār bija. Tas, kā viņi, tik tā visa... Kā viņai ļāva tik šausmīgi. Un jau tas beigās sāka traucēt, ka viņa atļāvās jau tik daudz un viņai to visu ļāva. Kā? Jā, vai tas ir jautājums, vai tas ir tiešām reāli, ka tiešām tādam vienam cilvēkam ļauj taisīt tādus, nepatikšanas? Lai gan viņa uzskatīja, ka viņa ir tā vienīgā speciālista, kura spējas izmānīt viņus. Uzskata, bet vai viņa drīkst? Ja viņai dota tāda atļauja ir. Viņam jau nepārāk neinteresēja tiem amerikāņiem, kas tur notiek ar cilvēkiem tādiem. Viņiem vairāk bija tas, ka viņiem vajadzēja tos puišeļus izmānīt kaut kādus, jo tomēr ir grūti viņus būtu izmānīt citādāk. Tas piektā bija tā, kas viņus tiešām provocēja un tā. Jā, bet vai viņa drīkstēja, pakļaut citus cilvēkus? Acīm redzot, ka drīkstēja. Toč, ne? Drīkstēja vai nedrīkstēja, bet viņai to ļāva un diezgan ilgi ļāva. Un tas, kad arī pārstāja ļaut, tas arī bija iemesls drīzāk tāds tikai tāpēc, ka tur attiecības jau ar Japānas valdību bija viņiem riktīgi sabojāts un tas jau sāka kļūt bīstami. Protams, ja uzbruku veselē lidostā ir viena liela lidmašīna, protams, ka tur sabojāsies attiecības. Attiecīgi tajā lidostā tas detektīvs arī parādīja savu zobiņus atkal, jāatceraties. Bija uzkāps un tai Faivai pielicis to pistoli gandrīz vai pie gals un teica, ka viss, tagad bosiņš esmu es, strādājiet, lai jums tā būtu. Jā, un tad dabūja lejā to lidmašīnu. Bija tas terorakts, tad viņš arī to pašu savu izmeklēšanu aizsāk, jau viņi izmet ārā, viņš aizgāja meklēt to, kas notiek. Un tad mēs beidzot uzzinājām arī, kas ir ar to visu bērnu namu pārējo to eksperimentiem visam. Tas detektīvs arī uzzināja, kas ir tie bērni. Jā, ja mēs stāstu visus detektīvus, mēs visi uzzināja stāstu, bet tur viss labi, viss kā vajadzēja būt arī gāja. Tas stāsts diezgan tipisks bija, un esat skatījušies Death Note 3. filmu, to nevis animācijas filmu, bet īsto tādu filmēto, tad ļoti līdzīgs stāsts te tur bērnam ar to L stāstu. Jā. Nē, pagavāju, tad L jau šito te, kā teikt, neeksperimentē, tad tomēr tā pa lielo. Nē, vienkārši ar L arī bija tāds stāsts, ka viņš kļuva tajā bērnu namā, pēc tam arī parādījās ar R seriālā, vai N, kā viņa bija. Kurš viņa atcerās? Otra meitenīte. Man gan liekas, ka šis... Un princips ir tas pats, jā, arī klišē, un viņš arī parādīts citos seriālos. Klišē, bet tas jau ir cēlies tā vairāk pusmīts tāds vēsturiskais tīri pēc kara laika, pēckara tie eksperimenti, visādu veidu, jo viņš šeit ir tāds tā kā karavīrus taisīja pilnīgi, vai, ne karavīrus, bet tāds ieročus cilvēku veidīgos. Tāds, nezinu, klišīgi, bet normāli. Izmeklētājs, man liekas, viņi grib uzties. Personāli vispār kaut kādi spējīgi, ka viņi nevis ieročus ar ko, bet cilvēks atkal ļoti spējīgs, kas arī, ļoti stipri, protams, būtu. Tā, neskatoties uz visu morāli. Tas man atgādina atkal Monsteru, kur arī bija tas bērnu nams vai kas, kur taisītos karavīrus, kuri bija tur baigie. Neesmu vēl noskaties līdz galam, lūdzu, nespoilo īpaši. Tur īpaši nav spoilers, tur vienkārši es līdz 20. sēriju netiku pagaidām. Es neesmu īpaši tālāk. Labi, redzēts īstenībā labi ir daudz, kur redzēts tāds. Tu pretenzija īsti nekāda. Jā, bet ja jau tas strādā un ir interesanti, es nezinu, ko tur īsti. Pieksīties, nav. Un tad, ja mēs ejam pie mūsu tā pēdējā terora akta ar atombumbu. Jā, tas arī diezgan dīvaini, ka viņa neatļauj viņam aizbraukt uz to konferenci, ka viņa tomēr gribēja, lai tā bumba uzsprāgst. Viņš arī bija paziņojis, ka
ja es netikšu uz to konferenci, tad tā bumba būs uzspridzināta. Un es tomēr gaidīju, ka viņš tomēr tiks uz to konferenci, vai tas, ka viņš ir drošība, tad viņš varētu atslēgt to bumbu. Nu, tad bija tad beigās, ka neaizgāja pēc viņa plāna, tas viss tomēr sabruka vairāk vai mazāk. Bet pēdējais tas viņa terorakts, nu īsti nevajadzēja būt tādam miermīlīgam tur. Nē, viņš bija diezgan miermīlīgs, tur bija vienkārši plāns atslēgt visu elektrību pilsētā. Vispār Japānā visā viņa atslēdz. Nē, tur atslēgtos tikai pilsētā, jo tā atombumba nav tik kruta, bet tas fakts, ka, ja mēs tā padomājam loģiski, tad tā elektrība atslēgtos arī visās slimnīcās un visās vietās, kur tā elektrība ir vajadzīga. Līdmašīnās, kas lido, jo, kā mēs skatījāmies, cik tur teica, kad 1,5 stundā varētu nolaist visas lidmašīnas uz zemes, viņiem bija kaut kādas 50 minūtes tikai palikušas. Bet man šķiet, ka viņi to paveica un visas piezinājās. Nu, mums to pēkšņi neparādīja, bet īstenībā tas terorakts bija no tiem lielajiem, jo viņš, iznīcināja daudz ko, un mēs ļoti turamies visi sabiedrība pilsētas tīpuši uz elektrību, tāpēc nav elektrības tas, un bija lielāks jau par to pilsētas, manuprāt, pārklājums. Jā, tur kaut kāds tīkls. Nē. Atombumba nav tik spēcīga, lai iznīcinātu kaut ko vairāk par pilsētu. Nē, man šeit tur parādīja kaut kādu tīklu, cik es pareizi atceros, tur bija kā tīkls. Nē, bet viņi tur par to, ka bumba izskanēja, tas tur tā teikt, tie visi spečuki, tā kā seriālā tur teica, ka tā bumba varētu visu Japānu pārklāt, ka atgriezīs viņu, tā teikt, pirms elektrības laikos tādos, tāpēc tas bija riktīgais, jo mēs arī nezinām, kur tas viņu bērnu nams bija viss, cik viņi tālu tur brauc, jo tur jau arī nekādas elektrības, nekā viss nebija. Tāpēc tas bija milzīgs trieciens, un mums tā paņēma un neparādīja viņu to pēdējo gala darbu. Tas ir drīzāk riktīgus sūdus daudz, kur varēja sataisīt. Lai gan atkal tas ir tas jautājums par to, ka Japāna ir super gatava visiem šitiem te pasākumiem, tādiem katastrofām visam un noorganizējās viss. Lai gan tāpat nebija, tomēr viņi beigās izdarīja tādu tumšāku. Elektrību sagatavot pret atomsprādzienu ir gandrīz vai neiespējams uz šo brīdi. Jā, tas ir tikai EMP, tas ir riktīgais EMP. Jā, sadedzināja viņi vienkārši visu aparatūru. Bet Japāna pat par sevi viņi nav gatavi katastrofai, viņi ir gatavi katastrofas seku labošanai. Kā jau visus tsunami notiek, un pēc kaut kādiem 2 mēnešiem pilsēta ir uzbūvēta no jauna. Arī cilvēku organizēšanās, tas viss izvešana, vispārējais bija, tāpēc, protams, tur visdrīzāk bija maz to cietuši, varbūt tiešām slimnieki un tādi, kas slimnīcās bija, un vēl kaut kādas katastrofas, avārijas gadījās, kaut kas tāds, bet, pa lielam jau... Bet es neuzskatu, ka tur ir kaut kas negodīgi, viņš ir pabrīdinājis, vai jūs aizvedat mani uz to konferenci, vai notiks sprādziens, būs diezgan nejauki. Bet sabiedrība arī bija brīdināta, tāpēc bija. Ja tas ir atkarīgs no tās konferences, vai ja tas ir atkarīgi vesels pilsētas dzīve, tad varētu organizēt lielāko aizsargu, lai tas 5 netiktu pie tā mašīnas. Viņi jau mēģināja, bet tika izgāzās tas viss. Nē, tur bija vienkārši viena mašīna, kura, viņi gribēja paņemt ar to, ka viņi nepamanīs. Bet, varēja tur vienkārši milzīgi konvoju, ka veselu armiju viņam pielikt klāt, lai viņi vai viņiem varēja nebūt par rokai veselu armiju. Viņam bija armija priekš evakuācijas, bet viņam nebija armijas priekš aizsardzības, lai vispār tas nenotiktu. Viņi jau arī nevarēja zināt, ka tur iekšā būs tas nodevējs viņu sistēmā, ka tie amerikāņi uzņemsies kaut ko tādu, jo citādāk no malas kaut kādiem teroristiem neko nezināja par to visu pasākumu. Tāpēc tur tā loģiski. Viss bija, bet nesanāca, viņi visi smuki noskatījās to sprādzienu. Bet tur nevajadzēja izdedzināt acis tā, kā tam atomu sprādzienam. Es kaut ko tādu esmu kaut kur dzirdējis. Nē, nevajadzēja. Labi, cik viņi tā smuki skatījās. Tā vai tad saulē ir? Sprādziens it kā no tiem lielajiem. Tur no sprādziena ir kaut kur tikai 2 kilometri tā zona, kurā notiks letālais.
Bet tālāk, kas aiziet, tas jau ir tas sekas. Bet es šeit pa gaismu saku, tomēr viņš, es nezinu, cik daudz gaismu ražo. Cīs neesmu dzirdējis kaut ko tādu. Nē, protams, viņi ir dabūjuši to radiācijas līmeni, bet ar mūsdienu medicīnu tas viss ir labojams. Augstu viņa tur jau radiācija tiek nosekta, tur nekam tādam lielam nevajadzēja būt. Bet bija, protams, elektriskais sprādziens. Bet tam nav jau viņš būvējis to milzīgo, kas bija kaut kāda Kuskina maģbomba, kurš tur bija 50 megatons. Viņš jau bija vienkārši paņēmis mazu reaktoriņu, lai uzbūvētu mazu bombiņu. Nē, viņš jau nebūvēja neko. Tā bija bumba, tā bija Japāņu izstrādāta bumba. Tā, ko viņi nozaga no tās. Jā, tā bija gatava bumba, viņi paši netaisīja. Tāpēc amerikāņi viņus medīja, jo viņi gribēja dabūt pierādījumus to, ka Japāņi veido bumbas ātomu. Tāpēc viņi arī tā mēģinājuši to izdarīt. Bet viņa nebija liela, viņa bija maziņa. Bet tik un tā bumba jau ir bumba. Ātomu. Vēl pie tā. Jā. Bet viņa nebija tik spēcīga, kur būtu tik nāvējoša. Bet tik, nāvējoši viņa bija tas viss. Protams. Bet šeit jau mēs braucam vispašas beigas tādas, es līdz galam nezinu par tiem diviem varoņiem. Vai viņi bija ieplānojuši beigās mirt, vai tomēr nebija? Man liekas, ka Anna un Dieva viens ir pametuši šo pasauli. Nē. Viņi klusi. Jūs vienkārši neļaujat runāt, ja jūs tā tikai aizrautīgi runājat. Jāspiež pogi, jārunā, ja grib runāt. Es vienkārši sapratu, ka... Beigas man likās tāds diezgan ļoti interesants, dīvaini, bet, tas ir retais anime, kurā beigas nav nolaists līdz beigās. Kur tas bad end ir ļoti, ļoti foršs. Man tiešām iepatīkās tās beigas, kur neskapēc viņi ir nomiruši un pēkšņi tas jā. Kāpēc? Tur beigās tāda realitāte uzspēlēja, ka ar viņiem tiem sīčiem diviem neņemsies, neko nespēlēs spēles beigās. Tieši tā, tur jau bija tā realitāte, ka viņi ir pievērsuši to preses uzmanību, viņi ir pievērsuši tos cilvēku sabiedrības uzmanību, bet neviens jau netaisies viņus glābt, viņi vienkārši turpināja paši par sevi to eksistēšanu. Beigās tas notika, tas, kas notika. Likuma ietvari vienīgais baigi dīvaini darbojās, ka mēs varam vienkārši paņemt un nošaut vienu cilvēkai, tāpēc, ka mēs, varam. Bet viņi teroristi. Bet amerikāņi un viņi... Pagaidi, mums nav nāves sots tāds, ka mums ielaiž lodzi starp krūtīm tādā situācijā, kur tas nav nepieciešams. Bet tu jau arī nevari pierādīt, ka tu esi to izdarījis. Tu neesi to izdarījis, tu nevari pierādīt. Es ļoti šaubos, ka šitai situācijai vispār kaut cik darbojās likumi. Vienīgais cilvēks, kurš strādāja pēc likumiem, ir tas inspektors, detektīvs. Pārējie cilvēki, vienkārši viņi pārkāp, jo viņi aizstāvēja savus intereses kā amerikāņi, tā arī tie deputāti, tā arī tie puiši. Korupcija, nav jau nekas jauns, tā arī tās lietas notiek īstenībā. Pareizi nošaujam visus. Bet, protams, ja kāds sāks sprēgāt, tad taču apšaus. Kāpēc tad mēs abas divas nenošāva? Kāpēc viena bija jānošāva? Viņus abas divas nošāva. Viņus abas nošāva. Abus divus? Jā. Bija viens snaipers, viņš vispirms vienu un tad otru, viņš tā nevarēja divus. Pagaidiet. Bija vispirms 12, un pēc tam 9. padraudēja vēl savu bumbu, un tad viņa arī nošāva. Pirms nāves viņam vēl detektīvs nozvērēja visu izstāstīt publikai. Wow. Detektīvu nenošāva, jo viņš būtu piesaistījis nevajadzīgu uzmanību tam incidentam. Kāds nav redzējis visinteresantāko daļu no beigas. Es nesaprotu, kā es tev varēju palaist garām. Es varētu neatros, ka viņu otru arī tiešām zināja, ka viņš to bet man šķiet, ka nerādīja to otro nāvi. Tur jau tā lieta, ka man liekas, ka viņu nenošāva, ka viņš nomira. Bet viņi parādīja tās divas zīmītes, kur bija 9. un arī 5. pielika klāt. Kā, nē, tur jau bija tas prikals, ka viņiem jau bija tā radiācija galvā vai slimība, vai kas viņiem bija. Un vienu nogalināja, un otrs nomira.
Jā, Nu, Savas nogalināja. Nē, viņi abi divi nāve nāca no lodes. Tas, ka viņi abi divi ir miruši, to es arī zinu, bet vienkārši man liekas, ka tikai vienu no viņiem nošāva. Nekādā gadījumā ir parādīts, ka abi divi ir nošauti no lodes. Man arī neskatās, viens tikai bija nošauts. Es zināju, ka abi miruši, bet nezināju, ka abus nošāva. Es apstīšos, tas arī tiešām neaiziet sevis. Es nezinu, varbūt kadrā nerādīja vai kā, bet viņš tur abus nolika. Tur kāds viņiem labums vienu nošaut, ja otrs dzīvo. Nē, tur jau tā lietas arī bija domājis, kāpēc tad vienu nošauja un otru nenošauja. Tur visus tā bija arī domājis, bet šķiet, ka viņš to pulti atdeva tam detektīvam un tā man šķiet arī tas viss nobeidzās, tā kā es... Jā, tur tagad bija tā, kad tā kā parādīja tikai, ka vienu nošauja, pēc tam atdot kaut kādu to stulbo pultu vai vēl kaut ko, un tad viss, un tad rādās tās nākamais, tas fast forward, kur viņi iet pie kapiem nolikt ziedus, un tur jau viņi visi 3 ir miruši. Man liekas, ka nošā varbūt tur bija kaut kāds dramatiskais šāviens, pēc tam tā kā ekrāns palika melns vai vēl kas. Es gan atceros, ka abas divas nošā. Tas tā interesanti. Gan jau tad nošāva. Šaubos, ka atstāt tur īsti kaut kādu tur tādiem šaubiem. Lai gan, protams, viņš varēja aizskriet prom kaut kur, tur viņu pa figu noķertu pēc tam vēl ko, bet tomēr viņš stāvēja. Viņš jau bija gatavs visam tam, tāpat tur jau ko tur skriet. Arī, lai gan viņi īsti nebija plānojuši, viņi tomēr domāja, ka ar viņiem ņemsies vēl kaut kāds tos klausīsies viņu draudus par to, ka viņi spridzinās vēl ko. Kad tur Helīts atbrauc, jau viss skaidrs. Arī tāds moments, ka nošauj no Helīša. Arī, jā, tas kā lidot lodatu, jā. Viņi bija tuvu. Vienu anime Arija Scarlet Bullet. Tur arī ļoti smieklīgi tas parādīts. Izšaut no helikoptera ar snaipereni un trāpīt kaut kā diezgan precīzi. Tas ir kaut kāds pārāks priekš manis. Normāli, tie helikopteri nav tik nestabili, un ja kas viņi pa korpusu šāva, viņi krūtīs šāva, nevis galvu vai vēl kas. Bet trāpīt pat cilvēku lidojot ar helikopteru. Viņi stabili ir pietiekoši, viņi bija blākus, viņi pilnīgi bija, viņi tur cik tur metri kaut kādi vien bija, tas helikopters. Doma jau tāda, ka no helikoptera nāk tie gaisa, tie tur, spiež, un tur jau lode maina savu trajektoriju. Ne jau tikai tas vienkārši cilvēks nevar trāpīt pats pa otru cilvēku vienkārši elpojot. Bet te no helikoptera tur arī notiek kaut kādas kustības. Viņi profesionāli paņēma. Labi viņus nošāva, skaidrs. Tomēr tas moments likās tāds ļoti interesants. Tad, parādās tā cilvēku īstenībā, ka man vienkārši patika beigas. Es nezinu, kā to aprakstīt. Tur tā asi parādīja viņu cilvēcisko pusi, un tad arī to realismu viss beidzās, ka tomēr neviens ar viņiem neņemsies tādiem, ka viņi sīči sāk lielo cilvēku darīšanās jaukties iekšā, un paņēma apšā, viss, miers. Tas tā kā jā, tā tas arī notiktu īstenībā, ja tas, būtu tāds variācijas sižeta attīstībā, bet, negaidīt priekš manis bija priekš anime. Izskaties jau, ka būs happy ends. Tur pēkšņi tomēr paņēma viņi pateikt, nē. Man liekas, ka viņi vienkārši patusēs tajā pašā pēdējā sērijā patusēs tajā namā, un tas viss happy end un viss seriāls beigsies. Vispār nebija kāds sajūta, ka viņi izdzīvos. Man šita līdz pirms vienai vietai šita, ka neizdzīvos. Pēc tam parādīja pēdējā epizodē, ka viņi tur priecīgi tur beigās bija, šķiķi izdzīvos, tad atlidoja helikopterus, tad bija skaidrs. Tas, ka viņi neizdzīvos, bija skaidrs no tas jau sen, tā ka viņa veselība jau bija pa galam īstenībā sabeigta tajā bērnībā, tāpēc viņi tāpat bija, nezinu, cik ilgi izvilkt. Ka padzīvosies vēl ilgāk, tāda bija doma, tā. Jā, bet beigas foršs, tas jau mums tāds viss ir, kāds, es nezinu, kaut ko vēl grib teikt, es nezinu, kurš puisis bija krūtāks. 9. Nopietnais 9. Protams. 12. arī bija tomēr kaut kāds savs šarms tā.
Jā, man 12. labāk patika. Nu, man vairāk patika 5 kaut vai, tas nav puisis, bet... bet, nu, viņš tāds interesants bija, pie tam... jā, Nines arī bija interesants. Piemēram, tajā scenā, tajā pašā lidostā, kur bija paslēpta bumba, un tad viņi izskrēja no tās kabīnes, un tur pēkšņi Nine aizmugurē ar pistoli. Tas, wow! Jā, bet nenošāva. Nenošāva, bet tas moments, tas... Ak, Dievs pieķēra! Ļoti labi tā uzsīmēs bija uztaisīts. Bija. Nu, vēl kaut kas tāds mums ir. Galējais vērtējums varbūt. Nu, es jau uz to bīdu, es domāju, ka tāpat kāds vēl kaut ko grib. Varētu arī pateikt, ka kaut kur 7 viņam ieliktu, bet plusiņus arī jāpieliek par to, ka tas ir oriģināls scenārijs, kaut arī diezgan caurains un pilns ar klišē. Tāds arī mīnusiņš par to, ka turpinājums nav iespējams, jo viņi ir miruši un, principā tur arī nav ko turpināt, bet ļoti žēl, ka vairs nebūs tādu kaut kas tam līdzīgs, ka tas ir vienreizējais kaut kas. Tam līdzīgs jau vienmēr būs. Nē, neko tam līdzīgi vairs jau neuztaisīs, jo šīs ir uztaisīts un to visumu turpināt nav iespējams. Fiziski, es domāju. Ļoti labs anime, man patika. Es iesāku noskatīties to visiem, vismaz kaut ko uzzināt par detektīviem animes pasaulē. Es ko varu teikt, es seriālu vērtēju īstenībā augstu. Sižets gan ir pilnīgi apmierinošs, man nekāda pretenzija nav. Animācijas kvalitāte vispār priekš seriāli ir augšējais līmenis, visa seriāla gaitā ir kārtīgi animēts seriāls, kas tomēr nesanāk bieži un tā. Tāpēc vienīgais, protams, ko varētu teikt, ka seriāls viņš tomēr pieturas pie realitātes un tādu viņš nav tik spilgts, kā būtu kādi citi seriāli. Jo, teiksim, ir kaut kādu Death Note, mēs tomēr atceramies tā visa fantasy pēc, un arī varoņi bija savi spilgtie un tādi. Šeit tomēr tas nav. Tas īstenībā vienīgais mans seriāla, tas, tā teikt, mīnus tāds, ka viņš nebija tik spilgts, lai reāli ieietu vēsturē vispār vēsturē ieiet pa lielam tā, bet citādāk labs seriāls, visiem iesaku skatīties, tiešām ir vērts. Ir īpaši, tāds, ko tiem jaunpienācējiem vēl visam arī varētu būt ļoti labs, jo tomēr tik ļoti šeit nav tāds klasiskais anime paņēmienu viss pielietojums, bet seriāls labs, es toči iesaku visiem. Jā, es arī iesaku, bet, ja gribas arī kaut ko nopietnāk, jo šis ir tiešām tāds nopietnāks, kur, jā, ko tu citu pateikt vēl? Nav jau ko vēl pateikt, galvenais, ka noskatīties. Principā viss jau pateikts, bet, man atzīme bija 8 vai 9, es neatceros, cik tagad ieliku. Bija nopietnas gabals, patīkami skatīties, tā kā ir vērts skatīties, jā. Man lieka, tad, kad es viņu tikko noskatījos, tad es, protams, viņam ieliku 9 un tā tālāk, bet pēc, protams, dziļām pārdomām, un tad, kad tev emocijas jau nosēžās, kad tu jau sāc pārdomāt lietas un tā tālāk, tad es beigās arī paliku pie 8. Un jāsaka, ka patiesībā Watanabe Shinichiro, direktors, ir paveicis salīdzinoši labu darbu, protams, nav favorīts man no viņa darbiem kopumā, bet var teikt, ka tiešām, ja tu gribi pastīties kādu trilleri, bet tādu nevis, kur tu sagaidi nenormāli daudz asinis nogrieztas kājas un vēl visu kaut ko, tā varbūt arī nebūs, bet ja tiešām gribās bišķiņ padomāt un uzzināt kaut ko jaunu, kaut vai par to pašu grieķu mitoloģiju, tad šī ir tā kā tāda forša iespēja palūkoties uz to visu vēl mazliet vairāk nekā parastā detektīvā. Man liekas, ka patiesībā tur ir tas knifiņš, kuru nevar arī uzreiz redzēt visās citās tādās līdzīgās animēs. Lūk tā kā 8 no 10.
Nu, labi, tas jau arī tas viss. Ir, nekas cits, ko teikt. Nav citu. Atā visiem. Atā. Muru. Tiksimies nākošajā podkastā. Uz redzēšanos. Sveiki, čau.